Turpinam izrunāt krustojums ar tramvaju sliežu ceļa klātni, un šobrīd mums ir situācija, kur mums augšā ir uzstādīta ceļazīme braukšanas virzienu joslās. Tad šādā situācijā, es domāju, ka tā ir tāda visvienkāršākā, ko lielākā daļa zina, ka šajā situācijā mēs pārkārtoties uz tramvaju sliedēm nevaram. Tad kas ir būtiski? Būtiski ir tas, ka, ja ir uzstādīta šī zīme, tā ideja ir tāda, ka tramvajs brīvi var jebkurā brīdī pabraukt garām. Tad ko mēs nedrīkstam darīt? Piespiesties pārāk tuvu sliedēm vai arī sagriezt to priekšējo stūri tā, ka tramvajam tas traucēs. Tā kā intervāls no tuvākās tramvaja sliedes mums paliek apmēram pusmetrs. Un, ja runājam par apsteigšanu, protams, ka šādos krustojumos mēs apsteigt lēni braucošos autovadītājus pa tramvaja sliedēm nevaram. Tad, ja gadījumā mēs pirms tam esam apsteiguši kādu autovadītāju, tad pirms krustojuma mums ir jāatgriežas atpakaļ braukšanas joslā, krustojums jāšķērso pa braukšanas joslu, un tikai pēc tam mēs atkal varam izmantot tramvaja sliedes, lai apsteigtu.